ir tādi cilvēki, ar kuriem mani radošie dzīves ceļi bieži krustojas. Ir tā, ka gandrīz nejauši mēs nonākam vienās un tajās pašās vietās, vienos un tajos pašos notikumos, situācijās. Un viens no šādiem cilvēkiem ir brīvmācītājs, pareizi pateicu? Pareizi. Valters Korālis. Paldies. Un šodien mums atkal ir gandrīz nejauša satikšanās, tāpēc, ka mēs esam abi no Limbažu puses. Un no vienas skolas pats. Un no vienas skolas, tikai Valters ir 2 klasītes mazāks par mani. Māziņāks. Un Antas mamma mācīja mani fiziku, viņa bija diezgan stingra pret mani. Jā. Ļoti jauka viņa bija. Un es uz Limbažiem dodos ik pa brīdim, tad, kad man ir nepieciešams tāds spēks, jo šī man ir tā kā dzimtā pilsēta, viņa man dod arī spēku, tā ir man spēka vieta. Un, protams, ka šeit arī dzīvo mana mamma, kuru es došos apciemot. Un pa ceļam tātad es... Un tā mēs pa ceļam satikāmies. Tā pa ceļam satikāmies ar Valteru. Un iepriekšējā reize, kad mēs ar tevi, Valteru, satikāmies, bija viena dzimšanas diena. Arī ļoti interesanta reize, kad jubilāre savu to vakara programmu veidoja no manām dziesmām. Viņa bija izveidojusi veselu sarakstu ar savām mīļākajām dziesmām. Un dziedot šīs dziesmas, man bija tik patīkami dzirdēt, ka Valters dziedāja līdzi. Es dažreiz dziedāju, man patīk. Pareizāk vai nepareizāk, bet uzvārds Korālis, tad jau ir jādzied, man nav varianti. Pareizi, jā. Un tas bija tiešām ļoti sirsnīgs un brīnišķīgs vakars. Un vispār jau tā dziesmīga, kas man bija veltīta Valda Atāla mājupceļš, tā jau ir tāda ļoti runājoša, un vispār jau Atāls ir tik dzīvs, ka man šķiet, ka tikai nodziedot dziesmu saprat, vai tiešām, jā, viņš to prot pateikt. Un nāc iekšā kā draugs, redz, ka tu esi izgājis ārā. Un mēs šodien jums tiešām gribam nodziedāt tieši šo dziesmu mājupceļu, ko tu minēji. Jā. Un tas ir arī simboliski, jo es patiesībā šobrīd esmu arī ceļā uz Cēsīm, kur 4. aprīlī man būs koncerts, kur arī jūs varēsiet izvēlēties savas mīļākās dziesmas no mana repertuāra. Redz, kā mums viss ir sakritis. Man liekas, ka tas Antas stils, ka viņa aizbrauc un viņa pat nezina, ko viņai būs īsti jādzied, ir drusku izaicinoši un pašai pārsteidzoši, bet tas, ko es pieredzēju un ko es pats liecināju, bija labi. Antu uzaicinot, tas nozīmē arī pašiem milzīgi pārsteigumu. Tu nekad nezini, ko tu tajā notikumā dzirdēsi. Un tie pārsteigumi no abām pusēm, un viņi arī, man liekas, diezgan veiksmīgi kādreiz iesaist arī zāli, un tās dzimšanas dienas vai kā cits svētki, man liekas, tā kā tagad saka actioniem, tādi vajag pašiem notikumi. Jā, tās dzimšanas dienas jau un tās tikšanās ar jums dzīvajā, ka es braucu pie jums uz jūsu mājām, un patiesībā jūs man pasakat priekšā to repertuāru, kas man ir jāiemācās, kas ir tas, kas jums visvairāk patīk. Un jā, varbūt tad nodziedam to dziesmu. Jā, kā tas, piemēram, būtu, ja Valters būtu vienīgais mans skatītājs, kurš būtu atnācis uz koncertu, un kā tas tad izklausītos, un viņš man pasūtītu nodziedāt šo dziesmu. Jā, un jūdēt līdzi. Sakrīt zēdeņi, pirmo gaisi, aizaug ar miglu un akmeņiem, aiziet pelnos, dūmos un gaifutnos, tie, ko mīlam un tie, ko nemīlam. Vēl es esmu, tu vēl esi, un mēs viņpus apvāršņa smeļam. Vai mēs uzspēsim, vai mēs spēsim uzcelt baznīcu mājupceļam. Uzcelt baznīcu mājupceļam. Sausām acīm mākoņu ganībās, tādas ātras un dīvainas vērtības. Tā
mēs aizejam bez Dieva palīga, jaunā tāle un jaunā verdzība. Vēl es esmu, tu vēl esi, un mēs viņus apvāršņa smeļam. Vai mēs uzspēsim, vai mēs spēsim, uzcelt baznīcu māju ceļam, uzcelt baznīcu māju ceļam. Es esmu, tu vēl esi, un mēs viņus apvāršņa smeļam. Vai mēs uzspēsim, vai mēs spēsim, uzcelt baznīcu māju ceļam, uzcelt baznīcu māju ceļam. Vai nav tik simboliski šī dziesma arī priekš šī laika, un es to arī sev uztveru kā brīnišķīgu zīmi, ka ceļā uz savu koncertu es satieku mācītāju. Kurš starp citu nāk no kapiem, jo es pat biju vērējis. Es to labprāt pat pasaku, jo šis jautājums par to baznīcu un tā, es pavadīju samērā jaunu cilvēku, un tādos brīžos es vienmēr domāju, vai mēs paspējam uzcelt to pašu galveno, un es jau arī pats gribu savā sētā uztaisīt baznīcu, un es jau Antē kaut kad te teicu, tagad jau tās baznīcas laukos paliek tik tukšas, ka pašvaldības varbūt vēlāk teiks, vai jūs tur kaut ko negribat padziedāt, vai kaut ko padarīt, jo draudzītes paliek laukos vien mazāks, un sveiciens visām mazajām lauku baznīciņām un draudzītēm, kas cīnās par izdzīvošanu, un es domāju, arī tas ir tas jautājums par uzcelšanu. Viens ir uzcelt, otrs ir noturēt šo baznīciņu un uzkopt, un to ikdienu jau mēs parasti neredzam. Tie ir daži cilvēki, kas tās uztur, un man liekas, ka šī dziesma arī simboliski ir tajā ziņā. Jā, un, protams, ka baznīca kā telpa, kā vide ir brīnišķīga vieta arī koncertiem un dziesmām un tādai cilvēku sanākšanai kopā. Ja vien viņas būtu vienmēr siltas, tas man būtu vēlējums visām baznīcām ielikt kaut kādus sildītājus, radiatorus, krāsniņas iekšā. Tikai tas ir šausmīgi dārgi, un viņi uzreiz teiks, vai jūs to spēsit samaksāt. Un tie ir mūžīgie jautājumi šāp to garīgo un praktisko un tā, bet vispirmām kārtām es gribētu teikt, ka apustuļu Pāvila vēstulēs starp citu ir teikt, ka jūs paši esat Dieva nams. Tas nozīmē, ka mēs paši ar savu ķermeni to nepiesārņojot par lieku un kaut kā uzvedoties, un tā mēs paši sevi uzceļam šo baznīcu, un tas, man liekas, tas svarīgākais šajā vēstījumā arī. Jā. Un paldies šai telpai, kur mēs esam šodien. Mēs esam Limbažu muzejā, Baumaņu Kārļa zālītē. Ar klavierēm un ar vispārējo. Aizmugurēs kapis. Jā, Baumaņu Kārlis ir Latvijas himnas autors. Mūsu novaļnieks. Tā kā mēs arī ļoti lepojamies ar to. Un brauciet uz Limbažiem un nāciet uz muzeju, ejiet uz ezeru, staigāt vispār. Ja atbrauksiet vēl siltajā laikā, te vispār ir tādā kurortā. Limbažu muzejs atzīdina vecpilsētu, pat ir blakām pilsdrupas, starp citu Ordeņu pils. Un noteikti, ka te ir ko tāpat apskatīt arī kādā pavasara skaistā dienā, kas tūlīt nāk. Jā. Un visdrīzākais, vistuvākā tikšanās mums ir Sēļu muižā, kas ir jau martā, 22. martā brauciet uz Sēļu muižu, kur būšu kopā ar savu kolēģīti Marko Ojalu. Sēļu muiža, tas ir starp Valmieru un Rūjienu. Tas būtu vienkārši teikts. Faktiski es vienmēr brīnos par Sēļu muižu, kad kāds viņu grib atrast, tā ir faktiski starp Valmieru, Rūjienu, Masalats un vēl kaut ko, jo tā ir kaut kādā mežā. Brīnišķīgā vietā. Bet fantastiski, ļoti skaista muiža. Vienīgi tajā vietā nav veikala. Vienīgais trūkums. Un ja ar veiz viss var aizbraukt, noteikti var atrast. Bet vai nevar vajag to veikalu, vajag paņemt visu, ko vajag līdzi. Jā, tieši tā. Ņemiet visu līdzi un brauciet uz mūsu koncertu,
kur ir ļoti demokrātisks, arī biļešu cena ļoti demokrātiski, tā ka varat visa ģimene atnākt uz koncertu. Es kādreiz Facebookā skatos, ka Anta, nav daudz visiem laiku sekot, bet viņai ir pasakot diezgan intensīvi, un es skatos, ka viņa tur bijusi, un tad viņa 8. martā tur vēl, un pat bija 8. mēs kaut kad, un vispārējais, un es viņas vispār abrīnoju to viņas spēju, un arī viņas spēja celt augšā repertuāru, kas, manuprāt, ir zelta. Un arī kaut kādas jaunatklājumus, gan tautsdziesmās, gan visur citur, ko es pat varbūt druskas piemirs, gan vārdu, gan melodiju ziņā, un viņi to prot. Labi, Valter, man liekas, šī brīnišķīga tikšanās ļoti zīmīga, un tāpēc mēs arī ļoti vēlējāmies šo mūsu tikšanos dalīties ar jums, un lai jums arī viss izdodās, lai visi ceļi šķiras, lai darbiņi raiti rit, un atpūtīsimies un priecāsimies kopā. Paldies!